turpināt tagad jau ar 5. sadaļu, kas saucās Sabiedrība, ideoloģija un kultūra Baltijas reģionā drošības diskursā. Un mums ir 3 prezentācijas. Lūkšu Jāni Tomaševski, kas pārstāv Latvijas kara muzeju. Viņš ir vēsturnieks kolekcijā un vēstures pētniecības nodaļā. Un viņš runās par padomju tālākām darbībām aviācijas ietekmi uz Latvijas kultūru, vēsturisko un industriālo mantojumu 44. gada martā un oktobrī. Priekš šeit būt un prezentēt savu pētījumu rezultātus. Ir tikai laikam pāris lietas, par kurām Krievijai varētu pateikt paldies. Viena no tām lietām ir, protams, pēdiņās runājot viņas agresīvā ārpolitika, kas mūsu konferencei un vispār Latvijas vēsturniekiem dod darbu, un arī reģiona vēsturniekiem dod darbu. Tā kā par to paldies. Otra lieta ir tā, ka šis referāts nebūtu bijis iespējams, ja man nebūtu bijusi piekļuve pie Krievijas arhīvu dokumentiem, kas ir digitalizēti un pieejami Krievijas aizsardzības ministrijas paspārnē esošajā mājaslapā Pamitņa Naroda. Un šis referāts īstenībā ir balstīts uz šiem dokumentiem. Tā kā šāds referāts nebūtu, tā kā otrs paldies Krievijai, bet par pārējo, protams, fuj. Labi, tātad par manu priekšlasījumu. Prezentācija būs angļu valodā, bet, kā jau jūs dzirdat, es runāju latviešu valodā. Un tā kā ārzemju viesi arī varēs sekot līdzi tam, kas ir prezentācijā. Tātad manā priekšlasījumā es pievērsīšos šādiem aspektiem, kas vispār ir padomju tālās darbības aviācija, ar ko tā nodarbojās, kad izveidota un tam līdzīgi. Otrs aspekts par to, kā notika šī bombardēšana. Esmu uztaisījis mazas tabuliņas, vienu karti, respektīvi, kurā varēs iepazīties ar to, kas ir šajās atskaitēs dokumentos minēts. Un trešais ir, protams, tas, kas ir arī pieminēts referāta nosaukumā, respektīvi par to, kāda tad ietekme bija, kāpēc tā ietekme bija tāda, kāda viņa bija. Mēs zinām tātad vairākus tos dramatiskos gadījumus no Latvijas Otrā pasaules kara vēstures. Protams, spilgtākais Rēzeknes bombardēšana, respektīvi, kāpēc viņa notika un kāpēc viņa izvērtās tāda, kā izvērtās. Un var arī, protams, apskatīt, šeit ir daļa no šiem dokumentiem. Tātad kaujas darbības žurnāls, tātad šie kaujas darbības žurnāli, ko rakstīja katra šī tālās darbības aviācijas vienība, rakstīja atskaites, protams, šādi spilgtāki vai mazāk spilgti vāki bija šajām lietām, un dažus no tiem es esmu arī ievietojis savā prezentācijā. Tad sāksim par padomju tālās darbības aviāciju. Tātad viss sākās ar faktiski 1933. gadā, kad Andrejs Tupoļevs, Krievu aviokonstruktors, izgudroja pirmo bumbvedēju tālās darbības aviācijas, kas saucās TB3. Un, tas bija tā kā pavēra durvis tam, ka šāda tālā darbības aviācija tika ieviesta ne tikai Padomju Savienībā, bet arī citās arī rietumvalstīs. Protams, tie nav tikai Tupoļeva nopelni. Skaidrs, ka tur bija arī ietekme arī, rietumvalstu aviokonstruktoriem, bet tādu informāciju saskāros. Neesmu, tā aviokonstrukcijas eksperts, bet ja kāds var izlabot, lūdzu, dariet to. Tātad 42. gads, tas jau ir kara laiks, tad jau ir pirms kara, protams, ir jau sāktas veidot pirmās tālās darbības aviācijas vienības, tur ir dažādi nosaukumi. 42. gadā
visam šis jumts ir tālās darbības aviācija, tātad aviācija дальнего действия СССР. Un 43. gada beigās šajā tālās darbības aviācijas paspārnē atrodas 17 divīzijas, jeb 34 tālās darbības aviācijas pulki. Kara laikā, protams, kara beigās šis skaits bija vēl lielāks, jo, protams, ka tā padomju militārā mašinērija ar kara laikā, īpaši pēc 43. gada, protams, ka salīdzinot ar vāciešiem, kuriem tā visa militārā mašinērija kritās, tad padomju pusē savukārt tas bija gluži pretēji. Tātad, jo tālāk gāja karš, jo spēcīgāk tā palika. Un kādi tad ir mērķi, kādi tad ir bombardēšanas mērķi? Tātad, kā pirmais mērķis ir bombardēt politiskus un karam nozīmīgus objektus pretinieka aizmugurē. Otrs ir transporta sistēmas un kara noliktavu bombardēšana. Un trešais ir ietekmēt pretinieka dzīvo spēku, tātad sauszemes spēkus, lielāku strateģisku militāru operāciju ietvaros. Respektīvi, tā bombardēšana, protams, bija arī diezgan autonoma reizēm, bet ļoti bieži bombardēšana notika kaut kādu lielāku militāru operāciju ietvaros, kā piemēram Rīgas uzbrukuma operācijas, kas sākās 44. gada septembrī, tās ietvaros. Arī notika šādas bombardēšanas akcijas, veiksmīgas, neveiksmīgas. Par to varbūt vēlāk parunāsim, ja sanāks laiks, bet katrā ziņā tas arī bija viens no tālās darbības aviācijas mērķiem. Un tātad vēl nedaudz par to, kāds tam visam sakars ar Latviju, proti padomju karaspēks Latvijā atkārtot ienāca, jeb sāka atkārtot okupēt 44. gada 18. jūlijā, respektīvi jūlija vidū, vasarā, bet pirmais jau uzlidojums, par ko es esmu atradis datus, iespējams, pirms tam ir bijis vēl kāds. Protams, ka šie ziņojumi nav pilnīgi, bet vismaz es mēģināju pieejamos materiālus izskatīt, un tas ir 6. aprīlis. Tātad, var teikt, 2,5 mēneši pirms vispār, pat 3,5 mēneši pirms kā padomju karaspēks ienāca Latvijā, tātad sauszemes spēki ienāca Latvijā. Te, protams, man noderēja Kāļa Dambīša referāts, kas bija iepriekšējā panelī, kas stāstīja par šo tādu priekšvēsturi, var teikt, par pretgaisa aizsardzības sistēmu un tam līdzīgi. Jūs jau dzirdējāt tos ātrumus, kādos lidmašīnas lidoja, un ka viņas varēja arī ļoti lielus attālumus veikt. Un tad par tiem attālumiem un visādiem citiem parametriem runājot, tad Latvijā es esmu te uzskaitījis 4 lidmašīnu tipus, kas veica šos uzlidojumus. Tātad DB3, kas ir Iļušina fabrikā, jeb Iļušina aviokonstrukcijas izgudrojums, tad ir Iļušina 4, jeb Il-4, kas bija pamatbumbvedējs īstenībā šajām tālās darbības aviācijas vienībām, arī tām, kas bombardēja Latviju. Un tad ir divi bumbvedēji, kas ir ražoti Padomju Savienībā, bet kam oriģināls faktiski ir amerikāņu Douglas bumbvedēji, tātad A-20G, kas ir Douglas A-20 Hawk, un savukārt Lisunov 2, kas ir īstenībā Douglas DC-3 padomju versija. Un var arī, protams, apskatīt, kādi bija tie maksimālās distances, ko viņi ar attiecīgo kravu varēja veikt. Tad vis tālāk varēja aizlidot šis DB3, bet protams, ka viņi nemēģināja varbūt pārbaudīt, cik viņš tālu var aizlidot ar visu kravu. Parasti jau tie lidojumi nebija tik tālu, bet katrā ziņā
tā amplitūda, kādu varēja sasniegt šie bumbvedēji, bija diezgan iespaidīga, jo piemēram, viena no vienībām, kas bombardēja arī Latviju, pirmā gvardes tālās darbības aviācijas divīzija, viņa vienā naktī, piemēram, varēja bombardēt ar vienu savu pulku, varēja bombardēt Torņa kalnu, un ar otru pulku varēja bombardēt Budapeštu. Tā kā, varat iedomāties, kādi ir tie attālumi. Protams, tas lidlauks, kurā atradās šī bāze, tām vienībām, viņa, protams, ar laiku viņa tur pārcēlās no viena lidlauka uz otru, bet vienkārši tā amplitūda bija diezgan iespaidīga, teiksim tā. Tā, un tālāk tad būs par maniem, var teikt, pētījuma rezultātiem, gatavojoties šai konferencei, respektīvi, kādi ir tie rezultāti, ko es šajā saskaitē esmu izlasījis un apkopojis. Tātad kopumā no aprīļa līdz oktobrim, tātad man referāta nosaukumā bija marts minēts, daļai tā bija mana tāda paļaušanās, ka noteikti martā arī bijusi. Es, diemžēl, neatradu dokumentos, vai par laimi neatradu. Tātad 6. aprīlis ir pirmais datums, kad ir dokumentēts uzlidojums kādai Latvijai vietai, kādai Latvijas pilsētai, tā ir Rēzekne. Un 81 atsevišķs uzlidojums. Tātad diezgan iespaidīgs skaits. Kopējais uzlidojuma laiks kopējais, respektīvi tas laiks, kurā bumbvedēji atrodas virs mērķa un met bumbas. Tas tikai tas laiks saskaitīts kopā, tātad vairāk nekā viena diennakts. Vidēji 19 minūtes viens uzlidojums ilga. Vairāk nekā 1500 ekipāžas tika iesaistītas šajos uzlidojumos, un vidēji apmēram 20 ekipāžas tika iesaistītas. Tonnāža, tātad gandrīz 2000, tā es tagad, 2000 tonnas, 2000 tonnas, respektīvi, un 24 tonnas apmēram vidēji vienā uzlidojumā nokrita uz kādu no Latvijas pilsētām, dzelzceļa mezgliem un tam līdzīgi. Tātad, tur bija dažāda kalibra aviobumbas, smagākās bija FAB 500, respektīvi Fugasa bumbas, kas ir nosacīti 500 kg smagas, bet biežākās, protams, bija 100 kilogramīgās Fugasa bumbas. Tās bija visizplatītākās, un katrā ziņā tas daudzums, kas krita Latvijas zemē dažādās vietās, bija diezgan iespaidīgs. Tad tas, ko no atskaitēm varēja apkopot, bija pašas padomju šo vienību novērtējums par to, kā viņi vērtē, kā tad norisēja šī bombardēšana. Visvairāk, protams, ir tādas, kuras tika vērtētas kā veiksmīgas, kas bija īstenībā labs rezultāts. Mana tāda zinātniskā hipotēze, ka veiksmīga, ja bumbvedēji aizlidoja un nomet apmēram tur, kur viņi plānoja, tā bija veiksmīga operācija. Ārkārtīgi veiksmīgas bija 4, par tām es nedaudz vēlāk parunāšu. Apmierinošas bija 5. Tādas, kuras bija ļoti neefektīvas, bija 8, un tādas, par kurām nebija īsti nekas saprotams, vai bija veiksmīgas vai nebija, vienkārši nebija pieminēts atskaitē, tādas bija 21. Arī no atskaitēm, ko varēja izvilkt, bija tas, vai un kā darbojās vācu zenīta artilērija, respektīvi pretgaisa aizsardzības sistēma. Un
redzam, ka no 81 gadījuma 43 gadījumos pretgaisa aizsardzības sistēma darbojās. Tur katrā no atskaitēm, protams, var izvilkt, kas tas bija. Es tādu apkopojumu neuztaisīju, bet pārsvarā bija vairākas zenīta artilērijas baterijas. Tāpat ir pieminēti arī patruļu lidmašīnas. Tikai patruļu lidmašīnas lidošana pieminēta 2 gadījumos, bet šajos aktīvajos gadījumos, respektīvi, kad zenīta artilērija darbojās, tā bija arī komplektā ar patruļu lidmašīnu ļoti bieži. Un neaktīva, respektīvi, nedarbojās šī pretgaisa aizsardzība, bija 17 gadījumi, un nebija pieminēta pretgaisa aizsardzība, bija 19 gadījumi. Tātad šī ir īstenībā diezgan liela atslēgas vieta manā prezentācijā, respektīvi, kāds bija bombardēšanas mērķis konkrēti Latvijā. Katrā šajā atskaitē ir minēts ko viņi plāno bombardēt. Un kā mēs redzam, lielākais vairums no visiem mērķiem ir dzelzceļa, mezgli un dzelzceļi kā tādi. Respektīvi, viņi pamatmērķis Latvijā bija bombardēt dzelzceļa infrastruktūru. Par to mēs arī redzēsim nākamajā slaidā pievienotajā kartē. Tad bija arī aerodromi, kas ir maza daļa 7 ziņojumos bija mērķis. Tad bija ostas, kas bija 5 ziņojumos minēts, un karavīri un militārā tehnika, tanki ir pieminēti arī, ka ir kaut kādi, teiksim, izvietoti tanki, un tur mums ir vajadzīgs nomest kādas bumbas. Tas ir diezgan arī salīdzinoši bieži, bet, protams, salīdzinot ar dzelzceļu, tas ir tāds piliens jūrā. Un tad šeit ir faktiski viss apkopojums par to, kas tika mests, kur tika mests un tam līdzīgi. Un tad te es varbūt pagriezīšos pats pret karti, lai arī mikrofonā var dzirdēt. Tā, tur ir minēti, šī ir īstenībā Latvijas dzelzceļu karte, laikam pēdējā, pirms 2. pasaules kara tapusī, 40. gada. Tātad, tas dzelzceļu tīklojums varētu būt daudz maz tāds, kā tas bija 2. pasaules kara gados. Un te varam redzēt, kur tika mestas bumbas, cik daudz mestas bumbas, un redzam, ka vairums, kā jau iepriekšējā tajā grafikā varēja minēt, vairums ir uz dzelzceļa mezgliem. Un, kā redzam, trīs tādi visspožākie un vislielākie bumbu sprādzieni ir Gulbenē, Rēzeknē un Daugavpilī. Un kā mēs redzam pēc šīs kartes, pēc šīs dzelzceļa tīklojuma, tad, protams, ka tie ir izteikti vienkārši dzelzceļa mezgli, jo gan Rēzekne, gan Daugavpils, gan Gulbene, kā mēs redzam kartē, ir ļoti izteikti dzelzceļa mezgli, dzelzceļa krustpunkti. Un līdz ar to, protams, ka padomju aviācija un vispār plānošana 2. pasaules kara gados bija Viņi gribēja būt iespējami efektīvi un, teiksim, to sasniegt ar pēc iespējas mazākiem līdzekļiem, respektīvi nobombardēt kādu dzelzceļa tiltu, kas būtu ļoti, ļoti liels panākums un tam līdzīgi. Tā kā tas bija tāds diezgan saprotams no tāda kara vešanas viedokļa, kāpēc viņi bombardēja tieši šīs stacijas. Es vēlāk pastāstīšu par to, cik šie raidījumi bija precīzi. Tātad, ja kāds vēlēsies, es droši vien varēšu pēc tam tur, nezinu, varbūt arī publicēšu šo pētījumu rezultātu, tā ka varēs arī iepazīties tuvāk. Katrā ziņā par katru no pilsētām ir zināms nedaudz sīkāk, kuros datumos ir uzbrukts, cik daudz bumbas nomestas, cik ekipāžas piedalījušās un tam līdzīgi. Un tad tās ārkārtīgi veiksmīgās operācijas bija Rēzekne, 7. aprīlis, 44. gads, asiņainās lieldienas, kad bija ļoti, ļoti asiņains uzlidojums.
Tāpat Daugavpils 15. jūlijas un Torņakalns 19. septembris. Tas ir laiks, kad gāja bojā mūsu jaunekļi, respektīvi gaisa spēka izpalīgi Torņakalnā. Un pavisam īsi tātad par Rēzekni. Rēzeknē kopumā 10 uzlidojumi, nomestas 357 tonnas, un kā ir citi vēsturnieki arī pētījuši, arī klātesošie, apmēram 65% no pilsētas nodega, respektīvi visa pilsēta bija faktiski drupas, jo tur bija ļoti daudz arī koka apbūves, kas degbumbām aizdedzinot šīs ēkas, vienkārši tās liesmas pārsviedās uz nākamajām ēkām. Un, faktiski tas bija, tā bija Rēzeknes faktiski bojā eja kā tādai pirmskara laika pilsētai. Just a minute. Otra pilsēta ir Gulbene. Tātad tur notikuši visvairāk uzlidojumi, 15 gaisa uzlidojumi, 475 tonnas. Nav tik sīki izpētīta kā Rēzekne, bet arī tur ir pietiekami lieli postījumi arī pret kultūru vēsturisko mantojumu nodarīti. Piemēram, šī luterāņu baznīca, mēs varam redzēt mūsdienās, tā ir bez torņa joprojām. Tāpat arī tika sabombardēta dzelzceļa stacija un arī šī Vecgulbenes muižas Baltā pils. Tie ir tikai daži piemēri. Un nobeigumā tātad daži secinājumi par to visu. Protams, man gribētos droši vien vairāk pastāstīt, varbūt jautājumu sadaļā. Bet kāpēc šī bumbošana nosacīti? Mēs varam uzskatīt, ka viņa bija īstenībā neveiksmīga, viņa bija neefektīva. Jo redzam, ka Rēzekne ir bombardēta 10 reizes vismaz. Gulbene ir bombardēta 15 reizes, bet šie uzlidojumi joprojām turpinās, respektīvi pat nākamajā naktī pēc it kā ļoti veiksmīga uzlidojumi turpinās. Un iemesls ir tāds, ka īstenībā šie uzlidojumi ir neveiksmīgi. Viņi nosaukti tur kā ļoti veiksmīgi, bet viņi ir neveiksmīgi, jo viņi nav izpildījuši galveno mērķi, respektīvi iznīcinājuši, piemēram, dzelzceļa mezglu vai tiltu vai tam līdz ar to viņi joprojām turpinās. Un te man ir pieminēts ASV strateģiskās bumbošanas tāds pārskats, kurā ir teikts, ka nakts bumbošana ir apmēram 3% efektīva. Dienas laikā tā ir 20%. Līdz ar to, es domāju, ka padomju gadījumā arī nebija nekas īpaši labāks. Tā kā mēs noslēguma secinājums ir tāds, ka bumbošana un iemesls, kāpēc bija tik daudz postījumi šajā kultūrvēsturiskajā un industriālajā mantojumā, bija tāda, ka šī bumbošana bija ļoti neprecīza, un respektīvi viņi meta šīs bumbas reizēm, kur pagadās. Līdz ar to gāja bojā Rēzekne, gāja bojā daļa no Gulbenes un citām pilsētām, un mēs viņu varam nosaukt par slepkavību bez iepriekšēja nodoma Rēzeknes gadījumā, piemēram. Bet, protams, tas neattaisno padomju karaspēku no atbildības. Ļoti atvainojos par to, ka pārunāju, bet ļoti gribēju pateikt, ko es gribēju teikt. Paldies par uzmanību.